Aņa, veiksmīga arhitekte, steidzās cauri rosīgajam tirgum, koncentrējoties tikai uz savu nākamo lielo projektu. Viņa patiesi ticēja, ka laime rodas no mērķu sasniegšanas un naudas pelnīšanas. Kādu pēcpusdienu viņa pamanīja, ka gados veca sieviete, Šarmas kundze, cīnās, lai sakravātu savu mazo stendu ar rokām darinātiem veģetāriem rokdarbiem. Jauns zēns, Rohans, centās palīdzēt, taču viņi izskatījās ļoti noguruši un noraizējušies. Aņa apstājās, sajūtot nelielu vilkšanu sirdī, sajūtu, kuru viņa parasti ignorēja. Viņa teica sev, esmu pārāk aizņemta, lai to darītu, mans darbs ir svarīgāks. Bet tad kaut kas viņā mainījās. Viņa atcerējās savas vecmāmiņas gudros vārdus, laipnība ir dārgums, kas ir vairāk vērts nekā zelts. Aņa nolēma apstāties un piedāvāt savu palīdzību. Viņa ātri un efektīvi sakārtoja Šarmas kundzes rokdarbus, kārtīgi iepakojot tos kastēs. Viņa pat palīdzēja nest dažas smagas lietas uz gaidošiem ratiņiem, padarot uzdevumu daudz ātrāku. Paldies, dārgā, jūs esat padarījusi manu dienu daudz vieglāku, iesaucās Šarmas kundze, viņas nogurušās acis tagad mirdzēja no pateicības. Rohans, zēns, smaidīja plašu, priecīgu smaidu. Aņa sajuta brīnišķīgu siltumu, kas izplatījās viņas krūtīs, sajūtu, kas bija daudz vērtīgāka nekā jebkurš profesionālais sasniegums. Viņu laimīgo seju redzēšana piepildīja viņu ar negaidītu un dziļu miera sajūtu. Vēlāk tajā vakarā, atgriežoties savā greznajā dzīvoklī, Aņa saprata, ka dziļais prieks, ko viņa juta, palīdzot, bija daudz lielāks par jebkuru materiālo panākumu. Nauda var nopirkt komfortu, bet palīdzība citiem sniedz dziļāku, patiesāku laimi, kas patiesi ilgs. Šis spēcīgais brīdis viņai iemācīja, ka palīdzība citiem patiesi sniedz prieku, un miers, ko sniedz kādas maids, ir absolūti nenovērtējams. Atcerieties, laipnības dalīšanās rada ilgstošu laimi un ienes mieru jūsu pašu sirdī. Abonējiet Latvian Repo, lai saņemtu vairāk iedvesmojošu stāstu, atzīmējiet šo videoklipu ar patīk un komentāros zemāk ierakstiet, kā jūs nesen esat palīdzējis kādam.